Es esmu sveicināts un Dievs svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno, un es esmu bez gala priecīga paziņot tev, ka Dievs ap tevi un tavu namu ir uzcēlis aizsargu žogu. Viņš te ir tavu roku darbu pūliņu svētījis. Un vēlns par to šķendējās. Kur es to atrodu? Ījeba grāmatā pašā pirmajā nodaļā. Pirmā nodaļa Ījeba grāmatā, 10. pāns, un tur ir teikts. Es sākšu ar 8. Un tas kungs sacīja Sātanam: vai tu esi ievērojis manu kalpu Ījebu? Ieliec šeit savu vārdu, es ielikšu savu. Vai tu esi ievērojis manu kalpu Ingu, ka nav virs zemes nevienas tādas kā viņa? Šī sieva ir sirds skaidra un taisna, viņa bīstas Dieva un vairās no ļauna. Tas ir tas, ko Dievs domā par mums. Aleluja! Jo mēs esam Kristu Jēzu. Un tad Sātans atbildēja tam kungam un sacīja: vai Inga Dievu velti un bez kāda apsvēruma bīstas? Vai tu pats arī neesi gan ap viņu, gan ap viņas namu, gan ap visu, kas tai pieder, uzcēlis aizsargu žogu? Tu esi viņas roku pūliņus svētījis, un viņas ganāmpulki ir izplatušies pāri visai zemē. Lūk, kas satrauc Sātanu. Viņš redz, ka Dievs, saproti, Sātans, viņš cer, ka tu to nezināsi. Viņš cer, ka viņš ložņā kā lauva apkārt rūgdams, mēģinādams atrast to, kuru viņš var aprīt. Un viņš aprīs to, kurš to nezina. Bet es tev šodien pasludinu, es tev atklāju šo noslēpumu. Dievs ap tevi un tavu namu ir uzcēlis aizsargu žogu. Viņš tevi sargā. Sātanam tas nepatīk. Un tajā mirklī, kad tu to izlaidīsi no savas redzesloka, no savas apziņas, lūk, kāpēc es par to šodien runāju. Pasaki šodien, Dievs ir apjozis ar aizsargu žogu mani un manu namu un visu, kas man pieder. Viņš ir svētījis manu roku darbi un mani ganāmpulki piepilda zemi. Runa nav tikai par lopiem un par ganāmpulkiem. Runa ir par visu, kas ir ar tevi saistīts. Dievs ir visam uzcēlis aizsargu žogu. Tas ir wow. Tas ir vairāk par visu, ko es lūdzu vai saprotu. Tas ir tas, ko Dievs saka par tevi un mani. Mēs Kristu Jēzu. Ījeba grāmata vispār ir visvecākā grāmata Bībelē. Un Ījebs ir tas Dieva vīrs, kurš vispār visu savu dzīvi balsta uz Dievu. Viņš dzīvo tā, kā grib Dievs. Un mēs Kristu Jēzu esam izpirkti no bauslības lāsta, par mums ir samaksāts. Upuris ir pienes. Atcerieties, ka uz vienu namu viens jērs, Jēzus Kristus ir mūsu upuri jērs, un viņa asinis šķīsta mūs no visas netaisnības. Zem viņa asinīm mēs esam pasargāti. Un lūk, Dievs gan ap mums, gan ap mūsu namiem, gan ap visu, kas mums pieder, ir uzcēlis aizsargu žogu. Pats velns to apstiprina. Kāpēc, lai mēs to neapstiprinātu savā dzīvē, vai ne? Tāpēc slavēsim Dievu. Tēvs, es tev pateicos, ka tu esi uzcēlis ap mani, ap manu nāmu, ap visu, kas man pieder, savu aizsargu žogu, kam neviens nevar piekļūt, nekāds ļaunums. Kungs, dod man gudrību neļaut Sātanam piekļūt maniem īpašumiem. Es zinu, ka tu tos sargājies, tu nostiprini savā dzīvē, un es par to tev pateicos. Tu svētījis mūsu roku darbu, tu pašķīris to un svētījis, tu mūs svētījis visās sfērās, tu esi tik labs Dievs. Es tevi pielūdzu, es tev pateicos, es slavēju tevi. Tev vienam lai slava, gods un pateicība Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Tas ir brīnišķīgi. Tas ir vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Tāds ir mūsu Dievs. Brīnišķīgs, žēlsirdīgs, taisnīgs, labvēlīgs. Viņa domas par mums ir glābšanas un miera domas. Kādam varenam Dievam mēs kalpojam, teiktu Nātans Moris. Viņam nevar nepiekrist. Esi svētīts. Lai brīnišķīgi tev šī diena Jēzus vārdā. Amen.